franšīze ir veids, kā var iesākt apgūt Holivudu. Iesākt apgūt klasiku, vienlaicīgi apzinoties, ka cilvēki, kas šo filmu radīja, tolaik bija ļoti jauni. Ridlijs Skots un komanda, aktieru komanda, kurā ir brīnišķīgas sievietes, Deivisa, Sarandona un pavisam jauns zaļš Breds Pitts. Filma, kura spēlējās ar žanra elementiem tik bezkaunīgi, ka to var nosaukt par autoru kīnu. Nav taisnība, ka vienmēr daba atpūšas bērnos un mazbērnos. Vismaz kino pasaulē ir daži piemēri, un viens ir ļoti skaļš piemērs. Un tā ir Sofija Coppola, kura absolūti nav līdzīga savam tēvam, kā zināms, liela mēroga Holivudas režisoram un arī producentam, un kurai ir viedoklis par to, kā ir jāizskatās jauna, patstāvīga cilvēka filmai. Un Jau nav pašnāvības ir filma, kura sacēla milzīgu vētru, jo, godīgi sakot, neviens jau īsti negaidīja, ka tolaik ļoti jaunā, izlutinātā, arī reklāmas biznesā iesaistītā un daudzkārt tēva filmās filmētā meitene varētu pateikt kaut ko par savām izjūtām ļoti būtisku. Brāļi Koeni vispār ir unikāls gadījums aktuālajā kino procesā. Pirmkārt, tāpēc, ka viņus mīl visā pasaulē. Viņus mīl tie, kas draudzējas ar arthouse kino, un viņus mīl Holivuda. Un viņi nav tādi outsideri, jo viņi strādā ar klasiskajiem Holivudas žanriem, un filma, kur Sirmgalviem nav vietas, ir viņu tops, viņu absolūtais kulminācijas brīdis, 4 Oskari, tas vēl būtu mazākais, ko par filmu var pateikt. Viņi klasisku žanru interpretē atbilstoši 21. gadsimtam. Ko var pateikt par stila ikonu? Ja filma kļūst par stila ikonu tāda kā Brokastis pie Tifānija, Givenchy tērpi, Audrija Hepburna, dizaina priekšmeti, salījušais slavenais kaķis, naivas, jūtas tik naivas, kādas varbūt tikai Holivudas pasakās. Filma, kas ir tik vienkārša un savā veidā ģeniāla kā mazā melnā vakarkleita. Baudiet vakaru un viss.